Ladies and gentlemen, welcome to those who are guests. Dāmas un kungi, esiet sveicināti. Es varētu ieteikt lietot arī tulkojumu, jo es runāšu mūsu valsts valodā. Radošums ir kas, tā ir īpašība, tāda pat kā kur katra cita. Īsums, garums, resnums, stievums. Augsta inteliģence vai zemāka inteliģence. Ir tāds paradums inteliģence mērīt jau kopš 19. gadsimta, kad Binet Francijā saņēma uzdevumu no izglītības ministrijas, lai noskaidrotu, kā sašķirot bērnus skolu klasēs, tādā veidā, lai tie ar līdzīgām spējām būtu kopā, un lai nebūtu tā, ka skolotājs ar savām stundām vienus bērnus garlaiko, tiem, kas pa vidu, tiem puslīdz atbilst viņu interesēm un spējām, bet atkal viena citu daļu, tie absolūti nespēj sekot. Un tā radās tā sauktais inteliģences koeficients, ko es šorīt vēl pārbaudot internetā, kā viņu latviski tulko. Es atklāju, ka man jums jāiesaka neuzticieties internetu vārnīcām, bet, ja vēlaties angļu valodu labi iemācīties, iegādājieties Shorter Oxford Dictionary. Jo tur ir tulkots, ka tas ir izlūkošanas koeficients, balstoties uz to domu, ka inteliģence, protams, ir prāts, saprāts, zināšanas un mācīties spējas, bet angliski ir arī tāds termins par izlūkošanu gathering intelligence un pret izlūkošanu counterintelligence. Un te nu kāds gudrinieks ir lūk sajaudzis domēnas, kurās šis vārds tiek lietots un sajaudzis militāro izlūkošanu ar skolas bērnu un arī pieaugušo intelektuālām spējām. Nesen pāris gada desmitus atpakaļ, salīdzinot ar pirmiem inteliģences testiem, parādījās arī tāda doma, ka kreativitāte jeb radošums ir pilnīgi cita ortogonāla dimensija no IQ, ne no inteliģences koeficienta. Ka tā ir kaut kāda pilnīgi citāda īpašība, un Dievs nedod pat tika dažreiz proponēts, ka ja jums ir viens, tad, diemžēl, jums nevar būt otrs. Es gribētu tūliņ jums visus nomierināt un teikt, ka tā nav. Tie ir meli. Gluži kā savulaik tika pieņemts, ka ja bērns ir gudrs, jeb cilvēks ir gudrs, tad viņam absolūti noteikti ir jābūt neglītam, jeb ka skaistas blondītes, viss ir dumjas. Tā nav. Stanfordā jau sen atpakaļ tika veikti pētījumi, kas pierādīja, ka faktiski gudrākie bērni ir arī caurmērā skaistāki pa dumjākiem. Tas tā. Līdz ar to es varu arī visus nomierināt, kas jūtās sevi radošo dzirkst, ka viņiem varbūt tamdēļ jābūt dumjiem, jeb tiem, kas skolā ir labi mācījušies, jeb kas darbā spēj ātri visu ko apgūt, ka viņiem nevar būt radošums, jo viņu inteliģence ir viņu radošumu apspiedus un noslāpējis. Tie atkal ir meli, tā vienkārši nav. Nu, kā tad ir? Ir tā, ka radošums, kā kura katra īpašība, mums visiem piemīt dažādās pakāpēs. Bet tas, kas ir tas svarīgākais, ko atcerēties, mums visiem šī radošā dzirkstele ir. Viņa ir tikai dažādās pakāpēs. Pirmais. Tātad nav tāda cilvēka, kam nebūtu radošās dzirksteles. Ir, piemēram, atklāts, ka bērni, kas cieši no Down sindroma, var ļoti skaisti zīmēt, viņi dažreiz var muzicēt. Vienmēr ir kāda dzirkstele, kur kāds var būt radošs. Otrais, ko der atcerēties, šo dzirksteli var uzkurināt labvēlīgos apstākļos. Gluži kā jūs dabūsiet gaišāku uguni ar sausu bērzu malku un labu iekuru,
salīdzinājumā ar slapju, apsi, smalku un sliktu iekuru. Radošo dzirksteli var uzpūst, viņai likt liesmot skaistāk un kuplāk zināmos apstākļos. Daži no tiem ir cilvēka paškontrolē, daži no viņiem nav. Piemēram, tas, kas notiek pavisam agrā bērnībā, tur ir katram jāpaļaujās, ko viņam daba ir atvēlējis, gan dzimstot, gan izvēlēties tos vecākus un to vidi, kurā viņš ir piedzimis. Bet jau ļoti maziem bērniem ir manāms, ka pat nelabvēlīgā vidē un nelabvēlīgos apstākļos viņi spēj atrast veidus, kā stimulēt savu inteliģenci, tas ir viens, bet arī radošumu. Un par bērniem varētu teikt, ka bērni visi pēc definīcijas ir radoši. Jo bērnam attīstoties, tas ir dabas dots kā dāvana, jo gluži kā attīstās prāts, tā attīstās arī radošums. Un abi divi nav tik ārkārtīgi ortogonāli tādi, vai ne taisnā leņķī viens no otra atšķirti, bet abi divi būtībā var arī ļoti labi sadzīvot kopā un viens otru papildināt. To tad mēs varētu teikt tā. Cilvēks ar ļoti augstu inteliģenci, viņam būtu ļoti labi panāktu par labu, ja viņš, piemēram, skolā jau dziedātu korī, mazliet kaut ko zinātu par muziku, pa laikam aiziet uz koncertu, apmeklēt kādu glezniecības izstādi, mācītos zīmēt un tā tālāk. Un tāpat mākslas skolās, paldies Dievam, tā mums tas ir Latvijā, ka bērni, kas iet mākslas skolā vai muzikas skolā, saņem ļoti labu vispārējo izglītību. Cilvēks var specializēties vienā noteiktā nozarē un laukā, kas ir neizbēgami modernā pasaulē, bet viņam tai pašā laikā vienmēr arī globalizētā pasaulē būs jāpatur spēja pielāgoties apstākļiem, kas ir daļa no radošuma. Un ir interesanti, spēja pielāgoties apstākļiem, ja jūs raugaties, no kā sastāv, kas ir tās kompozantas, kas sastāda inteliģences, piemēram, testus, kā viņi tiek pārbaudīti, un tos testus, kas vaicā cilvēkam, kā atrast, teiksim, radošus risinājumus zināmām, ka jums varbūt labi zināmām problēmām, jūs esiet istabā un jums tur ir striķa gabals un akmenis un jums kaut kas ir jāizdara, kas no sākuma šķiet neiespējams, un tad jūs mēģiniet, kā nu to varētu radoši atrisināt. Jeb tā kā angliski saka, thinking out of the box. Un tā doma ir tāda, skolā jums māca pareizo atbildi, kā risināt alģebras nolīdzinājumus, kā iemācīties vēstures datumus un tā tālāk. Un radošums ir tas, ka jūs nosēdina baltas lapas priekšā un saka, tagad rakstiet lūdzu domrakstu. Un kas tagad cilvēkiem notiek? Jūs varbūt esat redzējuši tādu slavenu filmu, kur sēž viens rakstnieks un gudro tagad, kā sākt savu romānu. It was a dark and stormy night. The night was dark and stormy. The storm outside was darkening. Izņem vienu papīru, aizmet viņu. Izņem otru papīru, aizņem viņu. Netiek tālāk pa pirmo teikumu. Camus ir savā romānā La Peste par mēri, ir viens tāds tēls, rakstnieks, kas grib rakstīt un uzrakstīt to labāko franču romānu, kas jebkad ir bijis. Un viņš arī paliek pie pirmā teikuma, jo viņš nevar saprast, kurā vietā ir jāliek komats un vai lietot un vai lietot bet. Un tā tad nonāk pie pilnīgās paralīzes sakarā ar to, ka viņam ir iemācīts, ka ir pareizā gramatika, ir pareizā valoda, ir pareizais risinājums, un tas, protams, nomāca radošumu. Tā tad te ir viena būtiska atšķirība starp augstu inteliģenci un augstu radošumu. Augsta inteliģence parasti pieņem, ka ir viena pareizā atbilde, ja teiksim labākā iespējamā atbilde tajā brīdī, un tā jums ir jāatrod. Tas prasa inteliģenci, tas prasa prātu. Bet ļoti radniecīgi ir prasība kādā situācijā atrisināt lietas tā, ka viņas būtu labākas nekā iepriekš.
Un pēc definīcijas, ja viņas būs inovatīvas, ja viņas būs jaunas, ja viņas būs neredzētas un nedzirdētas, tad tur nevar būt pareizā atbilde, tur būs trāpīgā atbilde, piemērotā atbilde, laimīgā atbilde, tā, kas dod to, ko jūs meklējat, bet viņa nebūs pareiza tādā nozīmē, ka jums skolā iedos augstāko atzīmi, tāpēc, ka jūs no grāmatas esiet iemācījies, jeb atcerējies, ko skolotājs teica. Un tā, lūk, ir tā nianse, ka radošai darbībai ir vajadzīga šī brīvība no pareizuma. Intelektuāliem sasniegumiem, kaut vai zinātnē, jūs vēlaties, ja jūs gribat kādu hipotēzi pierādīt, tad jums ir savā ziņā jāatrod tāds eksperiments, kas pierādīs, ka tā hipotēze bija pareiza, ja viņa bija labāka vismaz par kādu citu, kas varētu būt. Radošam cilvēkam, gleznotājam, viņam jāatrod savs stils. Un tur nav pareizais stils un nepareizais. Varbūt viņš ir modē vai nav modē, bet nepareizs vai nepareizs. Viņam vienkārši ir jābūt savdabīgam, svaigam, jaunam, varbūt neredzētam, atpazīstamam. Kritēriji ir tomēr mazliet citādāk. Tagad, kas šādas lietas palīdz un nepalīdz attīstīt? Par tēlu runājot un par cilvēku identitāti. Kā citi jūs nozīmē, spēlē lielu lomu jūsu performansē, jūsu spējās, jūsu darbībā. Kā jūs pats sev novērtējat, tikpat lielu. Abi divi šie kopā ir miedarbē. Ja jūsu vide un apkārtne jūs ir nozīmējis par neradošu sausiņu, kas neko nespēja, tad jums ir iespējams savā sirdī sevi iestāstīt, bet man taču ir radošā dzirkste un es vēlos viņu attīstīt. Un man ir pilnas tiesības to darīt. Bet tie, kam ir mazi bērni, es vēlētos ļoti uzsvērt, nekad nesakiet bērnam, ka viņš nav talantīgs, ka viņam slikta muzikālā dzirde, ka viņš nemāk zīmēt, ka viņš neko nevar izgudrot, ka viņam neizdodas, ka viņam nesekmējās. Bērnam katru vienu lietiņu, ko viņš kaut cik labi izdara, vajag teikt, tas bija ļoti labi, tas bija skaisti, turpina tāpat tālāk. Ir tādi eksperimenti, daudz no jums varbūt zina. Pusklasē skolotājiem pasaka, mēs izmērījām viņa inteliģences koeficientu, tie ir tie apdāvinātie bērni, tā otra puse no bērniem, diemžēl, ir neapdāvināti. Un kas notiek mācību gada gaitā, atklājās, ka skolotāji dod lielākas atzīmes un atbalstu un laipnāk attiecās pret tiem bērniem, kuri viņi domā, ka ir talantīgāki nekā tie, kaut gan viņi visi ir vienādi pēc savām dotībām, kas ir izmērīts. Tātad šī spēja, savas spējas attīstīt, jums ir jāatcerās, man ir tiesības justies radošam. Varbūt es nekad liftā braucot neizgudrošu gravitātes teoriju, jeb tā kā saka 100 gadus atpakaļ, ka Alberts Einsteins liftā braucot, viņam ir nākus tā spožā ideja un tā atklāsme, ka ir tāda lieta kā gravitācijas viļņi. Es domāju, ļoti daudz no mums, kas sēžam šai zālē vai stāvam, varam būt pilnīgi droši, ka nez vai mums liftā braucot tāda ideja varētu rasties. Es zinu, ka man galvenā ideja ir, vai viņš šodien darbosies vai būs sabojājies. Un par gravitātes viļņiem es pilnīgi droši, nekad savā mūžā nebūtu varējis neiedomāties, ne to atklāt. Bet katrs no mums var darīt kaut ko citu un var darīt to labāk vai mazāk, radošāk vai neradošāk. Savulaik, kad man 16 gadu vecumā izņem no skolas un ielika strādāt bankā, pēc tam es visus brīvlaiks, kas bija vasaras brīvlaika no universitātes, arī varēju vienīgos darbus, vasaras darbus atrast bija bankā. Un tā man sūtīja tur, kur 2 nedēļas, visur, kur bija kāds atvaļinājumā, tad es viņus atvietoju. Un konstatēju, ka dažādās tās pašas bankas nozarēs ir mazliet citāds veids, kā lietas darīt savās detaļās. Un es mēģināju tātam vietējās bankas vadītājam teikt, ziniet, tādā un tādā nozarē uz citu ielu krustojumu, viņi dara tā un tā. Varbūt, ka varētu mēs mainīt, varbūt, ka varētu citādāk.
Un viņi mums saka, mēs vienmēr esam darījuši tā. Un mēs vienmēr esam darījuši tā, tas ir pirmais šķērslis radošumam. Otrs, ko es padās vēl Berlīnē, biju starp radošiem cilvēkiem, mums bija ļoti dzīves debats par Eiropas drošību un nopietnām lietām. Un kaut kādā stadijā braucot uz Lidauku, man bija interesanta saruna ar šoferi, kā tas bieži notiek ar taksometru šoferi. Un viņš man stāstīja, cik pasaule vispār ir drūma un nedraudzīga, un viņš saka, tādi mēs esam, un tur neko nevar darīt, ko sava laika es, kad 90. gadu sākumā arī Latvijā bija daudz dzirdējusi, un ļaudīm mēģināja atgādināt, lai kādi mēs būtu, mēs vienmēr varam būt citādi. Ne tik vien citādi, bet labāk. Un ko nozīmē labāk? Nevis pareizāk pēc kaut kādiem izdomātiem, abstraktiem standartiem, kaut gan tie var brīžam palīdzēt, bet labāk nekā esam šobrīd. Un tas ir tas pats svarīgākais, kas ir jāatcerās, ka tā doma, ka cilvēks ir augoša būtne. Jūs paskatāties uz puķi savā puķpodā, uz loga vai uz koku, ejot no rīta uz darbu, kas aug uz ielas. Un jūs konstatēsiet, ka viņš mainās, viņš aug. Jūs arī esat dzīves būtnes, kam vienmēr ir iespēja augt un pilnveidoties. Un nekad nevajag pieņemt tagad to domu, tu neesi apdāvināts, tavi apstākļi nav piemēroti, tev nav tiesības, tāpēc, ka tu nepiedēli pareizam sociālam slānim, tev nav pareizie vecāki, ja tev dzīvē nav laime. Man nesen viens puisis atrakstīja, latviešu puisis no Nīderlandes, kas saka, ka viņa dzīve ir absolūtā katastrofa un kā viņam var palīdzēt. Un viņa dzīve ir katastrofa, tāpēc viņš pats sevi ir iestāstījis, ka viņš ir neveiksminieks un ka viņa dzīve kā citādi, kā izgāšanās, viņa vārdiem runājot, izgāšanās un neveiksmi, tas, ko angļu sauc par self-fulfilling prophecy. No tādām, ja jums kāda jūsu vidē, vai vecāki, vai skolotāji, vai draugi, vai kaimiņi, jums kādreiz mēģina to iesāstīt, mēģiniet to izmest ārā no savas galvas. Tātad viens, ko atcerieties, es vienmēr varu mainīties, augt un uzlaboties. 2. Tādi mēs esam un vienmēr varam būt citādi. Vide kāda ir, mēs palīdzam viņu veidot. Viņa nav tāda, teiksim, cementā izlieta un ģipsā veidota. Viņa ir mūsu pašu rokām un ar mūsu pašu enerģiju viņa ir veidojama. Un tātad tā iespēja ir katram no mums savu radošumu kopu, bet tas nenozīmē, ka dažkārt rokas grāmatas, kas jums stāstīs, kā kļūst radošam, saka, ja jūs no rīta ceļaties no gultas ar labo kāju, tad lūdzu tagad pamēģiniet celties ar kreiso kāju. Es jums to neieteiktu darīt, jo, teiksim, būtībā no gultas ir jākāp tajā pusē, kurā jūs guliet. Un ja jūs mēģināsiet tagad uz otru pusi ar otru kāju, tad jums ir drīzāk šansas nokrist nekā kļūt radošākā. Un ir tādas rutīnas un tāda paraduma, kas jums dzīvi padara vienkāršāku. Un mēģināt katru dienu izgudrot, kā es tagad, vai es kafijai pa priekšu liešu pienu klāt, vai liešu pa priekšu kafiju un tad to pienu virsū, un tādā garā, ka tas jūs padarīs radošāks, tas padarīs jūs dzīvi grūtāku. Ja jums ir gludas, glītas, parocīgas rutīnas, lūdzu, nemēģiniet būt radoši tur, kur nevajag. Bet es viņam ieteiktu ļoti sirsnīgi būt radošiem, tur, kur jūs būtu pēc pasauli atvērti. Un tas ir būtībā tas burvju vārds. Būt atvērtiem pret pasauli, acis vaļā, ausis vaļā, sirds vaļā, prāts vaļā. Uzņemt visu kaut ko, lai jums te augšā būtu, kā franči saka, apmēbelēts. Lai nebūtu tukša telpa, bet lai viņi būtu apmēbelēti. Ar kaut kādiem elementiem, informāciju, krāsām, skaņām, kaut ko darīt. Un tad jūs variet to inkubācijas periodu sev atļauties, tad jūs variet gulēt vannā ar burbuļu vannā, jeb iet pa mežu pastaigāties, jeb darīt, kas katram ir tas rituāls, kas viņam palīdz būt radošākam, bet viena lieta, ko nekad nevajag darīt, nekad nevajag savai zemapziņai teikt, tagad, šobrīd, 11:30, jeb gandrīz, es tagad būšu radošs. Tas ir fatāli.
absolūti fatāli. Zemapziņa pretojas. Radošā zemapziņa, viņa ir spītīga, teiksim tā. Tas ir tas bērns, kas jūsos ir palicis. Tas radošais bērns, kas jums palīdzēja augt, veidoties, attīstīties, viņš vienmēr ir tāds mazliet spītīgs un saka, nē. Tātad nekad nesakiet, tagad es būšu radošs, bet vienkārši ļaujieties plūst. Go with the flow. Un tad jūs atklāsiet, ka jūs variet piemānīt savu zemapziņu un no viņas izvilināt tik daudz vairāk, nekā ne jūs, ne jūsu vecāki, ne jūsu skolotāji nekad nebūtu domājuši, ka jūs uz to esiet spējīgi. Es zinu, ka jūs esat spējīgi, un es jums novēlu visiem ļoti skaistu, radošu dzīves ceļu. Paldies!